Un lūk, ilgi gaidītā diena ir pienākusi. Tā pienāca ātri. Jo kungam tā patikās. Jānis Pāvils II ir svētīgs. Šajā 2011. gada 1. maija svētdienā Romā, 6 gadus un 1 mēnesi pēc viņa nāves, pāvesta Jāņa Pāvila II Romas katoliskās baznīcas galvu 27 gadu laikā beatificēja viņa pēctecis Benedikts 16. Izņēmuma kārtā īsā laikā Vatikāns atzina šī slāvu izcelsmes pāvesta varonīgos tikumus un atziņa māsas Marijas Simonas Pjēras brīnumaino dziedināšanu, kas piedāvāta Jāņa Pāvila II aizlūgumam. Šo franču mūķeni kopš 2001. gada bija skāris Parkinsona slimība. Pāvests Jānis Pāvils II ir pirmkārt lūgšanas cilvēks, un es domāju par to, ko saka rakstnieks Louis Vejots. Cilvēks ir liels tikai uz ceļiem. Kopš savas ievēlēšanas Jānis Pāvils II tiklīdz palika viens, lūdzās uz ceļiem. Viņš bija lielāks par mums. Šodien Net for God jūs ved šī īpašā cilvēka gaitās. Karols Voitila, kas kļuva par pāvestu 1978. gadā. Daudz ir jau rakstīts par viņu dzīvi, bet no kurienes nāk šī cilvēka spēks, kas tik ļoti mainīja 20. gadsimta vēsturi? Kā viņu saprast? Viņš pats sacīja, ka mēs nevaram viņu saprast tikai skatoties no ārienes. Bet atslēga, lai saprastu Jāņa Pāvila II personību, ir viņa sirds. Mēs varam viņu saprast tikai iekšēji. Izpratnes atslēga ir viņa mīlestība uz Kristu. Caur ciešanām es iemācījos uzlūkot pasauli tās dziļākajā realitātē. Es iemācījos to uzlūkot caur ļaunumu, kas ļoti ir iezīmējis mūsu gadsimtu. Varbūt jo īpaši Eiropas kontinentā. Man bija 20 gadu, kā otrā pasaules kara vētras sāk plosīties Eiropā un pasaulē. Kopš 1939. gada 1. septembra mana nācija Polija saskārās ar nacismu. Mēs dzīvojam bailēs no bombardēšanas, deportācijām, represijām. Lai izvairītos no nosūtīšanas uz darba nometnēm, Vācijā 4 gadus slepeni turpinot studijas, es nelegāli strādāju kā strādnieks Solvejas rūpnīcā Krakovā, kas atradās pusstundas gājienā attālumā no mājām. Tāpat, lai pretotos nacistu okupācijai, lai saglabātu mūsu tautas kultūras identitāti, es aktīvi piedalījos Pagrīdes teātrī, Dzīvais vārds. Šī teātra pieredze mani atstāja savu iespaidu, bet kara šausmu priekšā priesterības jēga un tās misija pasaulē man kļuva daudz skaidrāka. Biju pārliecināts, ka Kristus man saka, nāc, seko man. Es skaidri jūtu
ka tas, ko es izjūtu, nav ne cilvēka balss, ne mans izgudrojums. Tā, 1942. gada rudenī es iestājos Krakovas seminārā, kas darbojās Pagrīdē. Šī strādnieka un reizē Pagrīdes seminārista pieredze iespaidoja visu man dzīvi. Rūpnīcā manas 8 stundu maiņa laikā, gan dienā, gan naktī, es līdzi ņēmu dažas grāmatas. Mani kolēģi reizēm bija izbrīnīti. Viņi sacīja, mēs tev palīdzēsim, tu pat vari gulēt. Mēs mēģināsim uzraudzīt tavu posteni. Tā es varēju nolikt eksāmenus pie saviem pasniedzējiem, un tas viss Pagrīdē. Pirms sagatavošanās priesterībai seminārā bija sagatavošanās ģimenē. Man jāpateic tēvam, kurš bija ātri palicis atraitnis. Man bija knapi 9 gadi, kad es zaudēju māti, un kad gāja bojā mans vecākais brālis Edmunds. Es paliku viens ar tēvu, kas bija dziļi reliģiozs. Viņa piemērs man bija sava veida pirmais seminārs, mājas seminārs. Viņa tēvs viņam iemācīja veltīšanos svētajam garam, svētajam Jāzepam, un ņemot mazo karali pie rokas, viņš to veda uz Marijas svētnīcām, palīdzot atklāt marianiskā garīguma skaistumu. Es daudz saņēmu no savas kvartāla draudzes, ko vadīja selezieši. Tur es iepazinos ar Janu Tiranovski. Jans Tiranovskis bija atbildīgs par dzīvo rožu kroni, un caur to viņš jaunajiem grupas puišiem ļāva ieiet patiesā mistikas dzīvē. Viņš Karolam Vojtilam iemācīja lasīt Karmela mistiķu darbus, Jāni no Krusta un Avils Terēzi. Tā tad var sacīt, ka Jans Tiranovskis, kas bija lais, bija Karola Vojtilas, nākamā pāvesta garīgais tēvs. Draudzība ar daudzām ģimenēm man bija liels atbalsts, īpaši, kad 1941. gadā es zaudēju tēvu, pēdējo tuvo personu no savas ģimenes. Daudzu poļu priesteru dzīves upurus koncentrācijas nometnēs, piemēram, franciskāņu Maksimiliāna Kolbas upurus, arī ietekmē man priesterības aicinājumu. Viņi man liks saprast, ka upuru dimensija ir visdziļākā un būtiskākā Kristus priesterības patiesība. Tā 1948. gada 1. novembrī Karols Vojtila tiek izsvētīts par priesteri, lai kalpotu baznīcai, kurai būs jācīnās aizstāvot savu eksistenci. Kopš 1945. gada rudens Polija ir atbrīvota no vācu okupācijas, bet ar komunistu režīmu ienāca jauna diktatūra. Šajā kontekstā
Viņš 1949. gadā tiek iecelts par studentu kapelānu Svētā Floriāna draudzē. Tur viņš atjauno jauniešu pastorālo darbību. Es stundām runājos ar studentiem, tūkstošiem stundu konfesionālā. Katru ceturtdienu es vadīju konferences par būtiskiem jautājumiem, par Dieva eksistenci un cilvēku dvēseles garīgumu, par tēmām ar lielu ietekmi komunismu sludinātajā karajošā ateismu kontekstā. Viņš bija pilnīgi brīvs cilvēks, tāds, kurš jebkurā situācijā atļāvās teikt to, ko domā, un arī pasmaidīt par notikumiem. Piemēram, reizēm garām ejot, viņš redzēja, ka viņu gaida slepena policijas mašīna, un viņš viņiem pasmaidīja un svētīja, bet viņi turpināja viņam sekot. Tās bija gandrīz līdzjūtības attiecības starp šo vajāto baznīcas personību un viņa vajātājiem. Šī brīvība nāca no viņa attiecībām ar Dievu. Viņš pats sacīja, cilvēks, kas uzturas Dieva priekšā, nevar baidīties no cilvēkiem, jo tas ir brīvs cilvēks. Kļuvis par morāla teoloģijas un sociālās ētikas pasniedzēju 1953. gadā, tēvs Voitila tika iesvētīts par bīskapu 38 gadu vecumā, par Krakovas arhibīskapu 44 gadu vecumā. Tā viņš piedalās un aktīvi iesaistās Vatikāna 2. koncila darbā. Šai garīgajā notikumā ar milzīgu ietekmi katoliskajā baznīcā. Svētā gara vadīta, tā sastopas ar jaunajiem laikiem, teoloģiski apstiprinot savu īpašo misiju pasaulē. Tādējādi tā izvēlas neatgriezeniski iesaistīties kristiešu vienotības darbā. Es Voitili pirmo reizi iepazinu Vatikānu 2. koncila laikā. Viņš pats centās satikt daudzus. Voitila ir kāds, kas nevar dzīvot viens vai ierāvies sevī. Viņam patika kontaktēties, jo viņa dzīve balstījās uz mīlestību, uz attiecībām. Viņš vēlējās otru iepazīt, un viņš to darīja ar lielu cieņu. Garīgi stiprināts un bagātināts šī koncila laikā Karols Voitila, kuru pāvests Pāvils VI iecēla par kardinālu jau 47 gadu vecumā, tiec ieviest koncila lēmums Krakovā. Šajā lielajā diecēzē, kurā ir 1,5 miljonu katoļu, viņš nepārtrauc palīdzēt katram cilvēkam apzināties savu cieņu un sava likteņa cildenumu. Viņš lūdzās daudz. Kad viņš vēl bija Krakavas bīskaps, viņš savā personīgajā kapelā ievietoja mazu galdiņu, pie kura pavadīja garas darba stundas. Tas kļuva par viņa biroju, jo tur, kunga priekšā, viņš varēja sarunāties, tikties ar viņu, lai pieņemtu baznīcas vadīšanas lēmumus. Viņš mīlēja Dieva vārdu, viņš to zināja no galvas. Neskatoties uz vienmēr pieaugušo starptautisko atbildību un pienākumiem,
Kardināls Voitila paliek priesteris un gans. Viss vedina domāt, ka viņš būtu vēlējies atlikušo dzīvi pavadīt, kalpojot savā mīļajā Krakovā, bet Dieva apredzība nolēma citādi. – 1978. gada 16. oktobrī kardināls Karols Voitila tiek ievēlēts par 264. Romas bīskapu, pirmo suverēno pontifu, kas nav itāls, kopš 455 gadiem, un pirmo slāvu izcelsmes pāvestu. Lūk, eminences kardināli ievēlēja jaunu Romas bīskapu. Viņi to izvēlējās no tālas zemes. Es nezinu, vai spējuši labi izteikties mūsu itāļu valodā. Ja kļūdos, jūs izlabojiet mani. Kopš viņa uzrunas pirmā mirkļa no bazilikas centrālā balkona, mēs sapratām, ka tā bija pilnīgi jauna pontifikāta rītausma ar jaunu 58 gadus vecu pāvestu, kurš mācēja improvizēt, kuram bija humora izjūta un kurš nāca no austrumiem. Un jo īpaši mēs skaidri pamanījām viņa harizmu, mums radās tūlītais sajūta, ka aiz pāvesta stāvēja dzīva būtne, cilvēks. Nebīstieties, atveriet plaši durvis Kristum, viņa pestījošajam spēkam. Atveriet valstu robežas, nebīstieties. Kristus zina, kas ir cilvēkā, un viņš vienīgais to zina. Valentīna Al-Azraki ir meksikāniete, precējusies 2 bērnu māte. Kopš 1974. gada viņa ir žurnāliste Vatikānā. No 104 ceļojumiem ārpus Itālijas, ko Jānis Pāvils veicis savu 27 gadu laikā, viņa tam sekojas 100 ceļojumos. Nenoliedzami es ļoti labi atceros viņu pirmo ceļojumu uz Meksiku, 3 mēnešus pēc viņa pontifikālās ievēlēšanas. Tā bija valsts, kurai nebija diplomātiska attiecība ar Vatikānu, laicīga valsts, kura konstitūcija atzina baznīcas juridisko spēku tikai uz papīra. Un tieši Meksikā viņš saprata, ka viņam jākļūst par ceļojošu pāvestu, par pāvestu misionāru, ka viņam jāiet līdz pat pasaules tālākajiem nostūriem, lai satiktos ar katoļiem, lai dāvātu viņiem spēku un aizstāvētu viņu tiesības. Tāpēc 1970. gada jūnijā, 8 mēnešus pēc savas ievēlēšanas, Jānis Pāvils II pirmo reizi atgriezās savā dzimtenē, kas jau 33 gadus atradās zem komunisma režīma. Vairāk kā 1 miljons viņa tautiešu bija sapulcējušies uzvaras laukumā Varšavā,
1979. gada 2. jūnijā. Es, pāvests Jānis Pāvils II, saucu vasaras svētku priekšvakarā. Es saucu ar jums visiem kopā, lai nāk tavs gars, lai nolaižas tavs gars, un lai tas atjauno zemes vaigu, šīs zemes. Amen. Es atceros, kad beidzu skolu, man bija 13-14 gadu. Mēs dzīvojam tā, it kā komunisma nebūtu. Policija bija tur, bet tas nebija svarīgi. Svarīgi bija tas, kas notika mūsos. Mūsu sirdīs dzima milzīga savstarpējā labvēlība. Tas ir tas, kas ļāva piedzimt sociālajai kustībai solidaritāte. Šī pasaules vīzija, kas bija klātesoša mūsu sirdīs un baznīcā, varēja iziet ielās un valdīt. Jebkurā gadījumā tas bija brīnums, svētā gara svaidījums. Ar šo 9 dienu svētceļojumu Jānis Pāvils II uzsāka sirdsapziņas revolūciju, kas izraisīja Padomju impērijas mierīgu sabrukumu Centrāla Eiropā. Tādējādi arī 1989. gada 1. decembrī, mēnesi pēc Berlīnes mūra sabrukšanas, Vatikānā notiek vēsturiski nozīmīga tikšanās. Mihails Gorbačovs, kas pārstāvēja PSRS, vislielāko attīstiskā humānismu īstenojumu pasaulē, satiekas ar Jāni Pāvilu II, viscienījamāko kristīgā humānisma pārstāvi. Otrā pasaules kara traģēdija mums tomēr ir iemācījusi, ka, ja mēs aizmirstam ētikas pamatvērtības, var parādīties cilvēcei postošas sekas. Tāpēc es jūtu pienākumu atgādināt cilvēcei, ka nav iespējams miers, kamēr cilvēks un viņa tiesības tiek nicinātas, un kamēr visu cilvēku tiesības, un īpaši visi ievainojamāko, netiek cienītas. Nekad, viņš pats to ir teicis, nekad viņš nebija domājis, ka Berlīnes mūra krišana un padomju sistēmas sabrukums būtu bijis tik ātrs un bez asins izliešanas. Neviens to nevarēja paredzēt, pat viņš ne. Pirms viņš pirmo reizi uzņēma Gorbačovu kungu, viņš sagatavojās. Katru dienu, mēneša garumā, viņš lasīja kādu fragmentu no jaunās derības krievu valodā. Visi svarīgie pontifa lēmumi tika pieņemti kapelā, esot uz ceļiem, lūgšanā, tabernāklu priekšā. Tur arī viss notika. Es atceros kādu reizi, kad viņš atrisināja kādu ļoti delikātu vietējo baznīcas karošu jautājumu, viņš man teica, ejam uz kapelu. Manuprāt, tā ir visa atslēga.
Sava pontifikāta sākumā es teicu, ka lūgšana ir mans primārais uzdevums, jo tā ir primārais nosacījums manam kalpojumam baznīcā un pasaulē. Mēs saprotam to, kas ir lūgšana, lūdzoties. Lūgšana nozīmē ieiešanu Jēzus sirdī, lai saprastu tās jūtas. Dieva rokas vadīts savā ilgajā pontifikāta laikā, Jānis Pāvils II ar savu neparasto enerģiju pierāda, ka kristīgā ticība spēlē lomu cilvēku atbrīvošanā un maina mūsu dzīves virzību un vēsturi. Savās 14 enciklikās, 4000 runās un sprediķos, savās pastorālajās vizītēs, kas attālums ziņā līdzinās trīskāršam attālumam no zemes līdz mēnesim. Viņš nebeidz pasludināt, ka Kristus, pasaules atpestītājs, atklāja pārsteidzošo patiesību par cilvēces stāvokli un mūsu galīgo ceļa mērķi. Kādu rītu es sastapu viņu klostera kapelā, ejot krusta ceļu. Kāpēc? Katru piektdienu, lai kur viņš atrastos savos ceļojumos, viņš gāja krusta ceļu, viens pats, neko nesakot. Mums bija liela bijība pret to, kas cenšas adarināt Dievu. Cik gan daudz reižu viņš lietoja šo vārdu. Pāvesta vārdi, kas man aizskara vispēcīgāk un kas, manuprāt, apkopo visu, ir šie: uz šīs zemes ir patiesi dziļas ciešanas, bet Dieva žēlsirdība nolaiž vēl zemāk, vēl dziļāk, lai piedotu, lai mierinātu, lai atjaunotu uzticību. Piedosim un lūgsim piedošanu. Kristiešu šķelšanās ir grēks Dieva priekšā. Katoļu baznīca ir grēkojusi ar darbiem un ar nolaidību pret tās pareizticīgajiem brāļiem un māsām. Mēs lūdzam Dievu apžēloties par mums un piedot.
Viņa dzīvu pontifikātu pēdējos gados bija krustceļš, īsta kalvārija. Kad pamazām viņš zaudēja visas spējas, ko Dievs viņam bija devis, mēs aptvērām, ka viņa spēks, viņa harizma nenāca no ārienes. Es ticu, ka Jāņa Pāvila II patiesais spēks un harizma bija viņa iekšienē. Tā bija viņa ticība. Se tu vivi con Ja tu dzīvo ar jauniešiem, tu paliksi jauns. dovrai diventare anche giovane. Sarajevā viņam bija jācelebrē mise sniegā. Iepriekšējā naktī viņam bija bijušas nopietnas veselības problēmas, un viņa ārsts nevēlējās, ka viņš celebrētu šo misi. Bet viņš bija tur, jo bija izlēms, ka tāda bija viņa misija. Un kad mēs viņam jautājām, kāpēc viņš to neatlika, viņš atbildēja: Kristus nenokāp no krusta, un arī dzen es nenokāpšu no krusta. Dievs ir šeit, man līdzās. Un dienā, kad Dievs izlems, ka es vairs neesmu spējīgs pildīt savu misiju, viņš man no tās atbrīvos. Kamēr 1905. gada lielajā piekdienā, 8 dienas pirms viņa nāves, kardināls Jozefs Ratzingers vadīja tradicionālo krustceļu Kolizejā, Jānis Pāvils II to kopībā ar pārējiem izdzīvoja savā kapelā. Eli, Eli, lema sabachthani. Mans Dievs, kāpēc tu mani esi atstājis? Viņš vēlējās iet līdz galam, jo viņš domāja, ka ciešanām bija atpestījoša vērtība arī priekš cilvēces. Pēdējā reize, kad es ar viņu runāju, bija mēnesis pirms viņa nāves. Es devos uz Jeruzālemi un lūdzu viņam svētību, bet es neko nesapratu no tā, ko viņš man teica. Tas bija ārkārtīgi nomācoši. Viņš bija pilnībā ieslodzīts savā ķermenī. Es domāju, ka tieši tas ir krusts. Pirms 25 gadiem Kristus arī man teica: Gani manas avis. Es jūtu savā dvēselē atbalsojamies jautājumu, kas tika uzdots Pēterim. Vai tu mīli mani? Vai tu mani mīli vairāk nekā viņi? Kā es cilvēciski varēju nedrebēt? Bija nepieciešams glābties pie dievišķās žēlsirdības, lai uz jautājumu, vai tu piekrīti, es spētu atbildēt ar pārliecību. Kristus, mana kunga priekšā, un sevi uzticot Kristus un baznīcas mātei, apzinoties lielās grūtības, es piekrītu. Accetto.
Jāņa Pāvila II lielais sapnis bija redzēt pilnībā vienotu baznīcu. Šomēnes mēs varam lūgties par vienotību starp mūsu baznīcām, lai visi kopā mēs varētu pieņemt Dieva žēlstības dāvanu. Mēneša vārdi ir Jāņa evaņģēlija 21. nodaļas 15. pantā. Jēzus saka Sīmenim Pēterim: Sīmeni, Jāņa dēls, vai tu mīli mani vairāk nekā šie? Tas viņam saka: Tiešām, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Viņš tam saka: Gani manus jērus.